Par to, kā Latvijas zinātnieki strādā gudro jeb inteliģento materiālu izpētes jomā raidījumā vēl daudz parunāsim, jo pēc apmēram 10 minūtēm studijā būsim gana daudz. Bet šajā brīdī aicinu ikvienu raidījumu zināmais nezināmajā klausītāja doties man līdzi satikt jaunu, talantīgu un nu jau arī titulētu doktoranti. Dizainere Inesu Parkova dzīvo un strādā ar devīzi "Nākotni nevar paredzēt, tāpēc tā ir jārada". Cik daudz viņa jau ir pati radījusi un kas ir viņas darba augļi viedot tekstīliju lauciņā, tas mūsu sarunas sākumā. Es sāku sākumā ar dizainu un tekstilu tehnoloģiju pētniecību, tā kā es mācījos bakalauros šo tēmu. Tika izstrādāts arī vairākas apģērbu kolekcijas. Studiju laikā bija 2 izstrādātas 2007. gada un 2008. gadā. Un nesen pagājušajā gadā izstrādāju vēl vienu, tā kā šogad pabeidzu. Tas tā kā bija mani radījumi un mans vēstījums modes pasaulē. Jā, un maģistra studiju laikā es biju pievērsusies vairāk tā kā zinātnē. Tur tas radījums bija prototips, ko es izstrādāju. Tas tā kā drīzāk prototipa komplekts. Tas bija bērna jaka un mātes soma, kas savā starpā ir spējīgi komunicēt bezvadu veidā. Un doma bija tāda, ka jaka uztver bērna ķermeņa mikroklimatu zem jakas un signalizē par to mātei, un tā signalizēšana notiek 2 veidos ar optisko šķiedru audumu, kas ir iestrādāts bērnu jakā, un tas spēj izturot gaismu, un pieaugot mikroklimatam, paaugstināties temperatūra vai mitruma, tas sāk starot ātrāk. Un tas viens veids, kā viņš tā kā signalizē, un otrs veids ir, ka tā informācija bezvadu veidā tiek nodota mātes somai. Tā arī sāk starot? Un tad šī informācija atspoguļās uz LCD ekrāna, kas integrēt somā, un tur māte var nolasīt datus, cik kāda ir temperatūra zem bērna jakas, kāds ir mitrums, un ja šie dati tiek pārsniegti, ja pārāk karsti ir un vai viņš sīst, tad soma sāk arī pīkstēt. Tas domās tādiem aktīviem un nepaklausīgiem bērniem, kas laiks skraida un tad maina bieži to savu mikroklimatu, un tad māte var vienkārši viņu pārģērt, ja tas liekas nepieciešams. Iespējams novērst kaut kādu saslimšanu vai kaut kā līdzīgu. Tā ideja tad sanāk bija tava, pilnīgi jauna, to, ka kaut ko tādu izdomāt, ka tā būs jaka un tā būs soma un tie būs bezvadu un tie būs ekrāni. Principā ideja sākumā bija nedaudz pieticīgāka. Sākumā es vienkārši pētīju viedos apģērbus. Man likās interesanti tieši apģērbi, kuros ir iestrādāta gaisma, kuru var izturot gaismu. Un sākumā bija domāts, ka vienkārši jaka, kas izturo gaismu ar tieši ar optisko šķiedrumu audumu, nevis, piemēram, astarotājiem. Un tad šī doma tika attīstīta, un tad nāca klāt arī funkcionālās īpašības, tad nāca arī soma klāt. Un tad beigās, jā, tad radās lielāks. Vai tajā brīdī radot tādu interesantu lietu, tev pašai arī tad ir jābūt klāt no līdz pilnīgi visos posmos, vai, piemēram, šīs optiskās šķiedras vai kaut ko citu, jo zinu, ka, par to parūpēsies, piemēram, fiziķi vai kāds cits, un es paņemšu tikai gatavu un salikšos kopā. Šajā gadījumā sākumā es biju domājis tā kā pati izveidot šo optisko šķiedru audumu, bet tā kā es nebiju atradusi pietiekami smalku šīs optiskās šķiedras, tad mēs darījām tā, ka mēs iegādājāmies no jau ražotājiem optisko šķiedru audumu un tad tālāk to sistēmu tieši attīstījām. Cik cilvēku ir iesaistīti? Vien pati to es dari, vai tur ir vesela komanda, kas darbojas, lai tā radītu? Komanda, un man tā kā asistēm palīdzēja gan tehnoloģija, gan arī datorspeciālists, tā kā komanda darbs tā kā bija. Tas, ko tu pati esi studējis, tas ir dizains, tas ir tehnoloģijas, tas ir tekstīlijas, tas ir kas? Dizains un tekstilu tehnoloģijas. Bet darba procesā es iepazinos arī fizikas, ar elektronikas niansēm. Tā kā daudz kas nāca klāt, kas bija jāizstudē. Kā tu nonāci līdz šādām studijām? Vai tas bija apzinīgs mērķis jau kopš bērnības laikiem domāt par audumiem, par tekstīlijām, par viedajām tekstīlijām? Es vienkārši varbūt modes dizains vai kaut ko citu? Sākumā es mācījos Rozentāļos pa mākslinieci. Tad izdomāju, ka jāizmēģina ir apģērba dizains, vienkārši nezinu, kāpēc tā likās. Un tad sāku ar apģērba dizainu, tekstilu tehnoloģijām, apstrādēm. Un tā zinātniskā daļa nāca tieši maģistratūras laikā, kad tapa šis prototips, un tad es tā ievirzījos, un tad šis prototips man mudināja arī iet uz doktorantūras studijām, jo ir ko attīstīt. Kas šobrīd notiek? Kas ir vēl tālāk, kas būtu jāpilnveido, jāmācās, jādomā? Šobrīd tiks attīstīts šis prototips, izveidots vēl viens uzlabotāks variants, kur būs citi elektronikas elementi un kaut kādi labāki izvietojumi varianti. Varbūt arī, protams, kaut kādu citu prototipu izdomāt, kādu citu ideju attīstīt un vispār to tehnoloģiju izpētīt, kur ko labākā
Bet šobrīd tas ir tā, ka tas ir radīts, tas ir tā kā vairāk zinātnieku aprindās, vairāk pētnieku aprindās šis pieejams, bet tas ir jau pieejams produkts īstenībā citiem lietotājiem. Tas ir tikai pirmais prototyps, tā kā tur vēl vajadzīgi uzlabojumi un vēl nav pieejams. Bet tas, kur mēs varam jau redzēt modes skati, jā, un ir jau bijušas vairākas skatis, tev varbūt tajās arī visās būs likt lietā šie gudrie viedie audumu tehnoloģijas. Pirmajā manā kolekcijā man nebija nekas tāds, tad otrajā es jau sāku iesaistīt arī šīs elektronikas lietas, man bija integrētas gaismas diodes somā. Nu jā, un šajā trešajā kolekcijā arī bija jau tā kā gaismas diodes displejs integrēts kleitā, kas attēloja dažādu grafiskus attēlus, laikam bija kaut kādi 11 dažādi attēli kopā. Nezinu, kas būs tālāk, tad jau redzēs, varbūt būs kāds vēl gudrāks. Bet skatas, un tad kolekcijas top nemitīgi, ja? Ir palaikam. Nu, tās divas tapa bakalaura studiju laikā, tad man bija kāds brītiņš, kad nekas nenotika, jo bija citi darbi. Un kaut kā izdomāju pagājušajā gadā taisīt kaut ko. Pagājušā gadā notika minētā tērpu skata, bet šogad Inese Parkova kļuva par prestižās Wernera von Siemensa balvas laureāti. Par ko balva viņai tika piešķirta, atklāja pati tās īpašniece. Balva tika dota par sasniegumiem zinātniskajā darbā un tieši par izstrādātajiem maģistra darbiem un disertācijām. Un es veiksmīgi izgāju 2 kārtas konkursa laikā, un veiksmīgi saņēmu balvu par izstrādāto maģistra darbu tieši par šo jaku un somu. Vai ir kaut kādas speciālas prasības, kam jāatbilst, lai šādu balvu saņemtu? Bija jāatbilst kategorijām, jābūt zinātniskai novitātei, pielietojamam, aktualitātei. Vai nav bail pašai, piemēram, nākt klajā ar jaunu pilnīgu ideju, un tomēr tas process ir tāds, ka iesaistās citi cilvēki, tu nevar viens izdomāt, un tas ir gatavs, kā tās idejas varbūt pirmo gaisā, kāds tās jau paķer, vai kā nosargāt to savējo ideju? Tas ir sarežģīts jautājums, jā. Nu, viens variants ir patentēt, bet tas arī ir, ja patentē Latvijā, tad tur Polijā vai kādā citā valstī var tādu pašu taisīt, tādas aizsardzības īsti nav. Var mēģināt neatklāt visu, bet vienkārši atklāt tikai to domu, neatklāt nianses, kaut kā tā tikai. Tā kā īstenībā ir iespēja justies drošai un pasargātai šajā jomā. Nu, pat to nevar īsti zināt, bet tu nevar arī klusēt, jo kas tas pa zinātnisku darbu, zinātnes atklājumu, jo tu tā kā nevēsti to pārējiem. Bet, piemēram, radot šādas vai kolekcijas vai somas un jakas, kas ir primārais? Tas ir tas, kas tavā galvā ir tas modes un tas dizaina jautājums vai tas tehnoloģija jautājums? Un sākumā ir dizains, sākumā ir tā ideja, un tad sāc domāt, kā viņu realizēt. Tā kā bija divi. Tā kā pirmais ir tā doma par to, ka es gribu jaku un somu, tikai pēc tam kādus signālus un kādos gadījumos. Tas ir atkarībā, vai tā ir mode, vai tā ir zinātne. Ja zinātnē, protams, svarīgi sākumā ir izdomāt ideju, definēt problēmu, tad meklēt to atrisinājumu, un tad tas dizains tikai pēc tam nāk, jo svarīgi tomēr ir pielietojums un tā ideja. To ir vispār viegli savienot kopā? Ideju, dizainu un pielietojumu tehnoloģiju. Kā jāmēģina, viss ir iespējams. Vajadzīga tikai pacietība un gribēšana. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs, piemēram, ja mēs konkrēti atgriežamies pie tā gadījuma par jaku un somu, lai radītu kaut ko tādu? Šajā gadījumā man tie bija 2 gadi, jo tas bija maģistra darba izstrādes process. Tas ir atkarībā, cik dziļš ir pētījums, vai tu izdomā to ideju un uzreiz viņu īsteno, ja tu izdomā ideju un tad tu taisi kaut kāds mēģinājums, kurš materiāls ir labāks, kur tas izvietojums ir, tad kaut kāda eksperimenta tiek veikta, kaut kāda pārbaudas, uz cilvēka, kā viņš jūtās. Tas, protams, ir ilgāk. Atkarībā no tā, cik dziļi tu to paredzi un kā tu ieplāno to visu. Kas tev liekas pašai tā, nākotnē raugoties pēc tā, cik tu drīksti un gribi mums pastāstīt tos sapnis, ko vēl šajā jomā varbūt izveidot, panākt, līdz kam tiekties? Kas varbūt ir kaut kā tāda nākotnes vīzija raugoties uz šiem lietām? Pagaidām tiek strādāts pie šīs jakas. Kas būs tālāk pagaidām, tā kā īsti nevaru pateikt. Tad laiks rādīs, jo gribētos, protams, panākt panākumus zinātniskajā sfērā, sasniegt kaut kādas starptautiskus kontaktus, sadarbības iespējas, jo tā sadarbības tiešām ir svarīgas, kad tiek savienotas vairākas zināšanas un kad saliek vairākas galvas kopā, tad arī top arī vērtīgāks produkts. Kāds rezultāts ir vērojams apvienojot spēkus, idejas un zināšanas tepat Latvijā, to uzzināsim raidījuma turpinājumā, jo saruna studijā būs par tepat tapušiem viedajiem materiāliem un to izstrādājumiem, bet tikko dzirdētās jaunās dizaineres un doktorantas gaitām varat sekot līdzi viņas mājaslapā www.ineseparkova.lv.